tēma 10 minūtēs, kā jau es smējos, par kuru var runāt, nu, ļoti daudz un ļoti ilgi, bet mēģināšu ar jums tā kā maz drusciņu bērndārza līmenī. Kā jau Austra te ieskicēja, mums hormoniem ir ārkārtīgi liela nozīme dzīvē. Vīrieši ir pieraduši, sievietēm hormonu trako, tas ir normāli un laiku pa laikam, ja? Bet paši neaizdomājās, ka viņiem visa dzīve, viss, ko viņi dara, atkarīgs tikai no viena hormona. Saucās viņš testosterons. Un principā vīrietis savā dzīvē, varbūt aiz nezināšanas, varbūt aiz spītības 95% lietu, ko viņš dara pret savu vīrišķību, lai nīcinātu ārā savu, kā saka, paša dievu, ja? Iekšējo, ja? Tāda fiziskā plānā runājot. To, kas viņu regulē. Jo, principā, nezinu, var jau teikt, ka mēs esam vīrieši, mums drusciņi apdalīti, ja raugās salīdzinot ar jums, it kā stiprais dzimums, bet principā šī lietā mēs esam diezgan konkrēti apdalīti. Ja? Nu kā nu ir, tā nu ir, uz to kungu jau neapbižojās, bet princips kāpēc apdalīt? Zīmēšu tādas elementāras lietas, teiksim, lai bērndārznieks saprot. Tad, teiksim, ir 1, 2, 3, 4, un te ir 1, 2, 3. Tie ir groziņi, pieņemsim ar āboliem, ja? Vienā ir 4, vienā ir 3. Viņi ir samērā vienādi, un ābolīši ir vienādi. Tur, kur ir 4 āboli, tas ir estrogēns. Ja? Tur, kur ir bišķiņi mazāk ābolīši, tas ir testosterons. Nevis bišķiņi, bet par vienu mazāk. Un es varu zīmēt režģis, ja, bet patiesībā tā struktūra ir tāda, ka viņam ir testosterons no estrogēna atšķirās tikai ar to, ka viņam ir viena ūdeņraža molekula mazāk. Ja? Un šeit ir vislielākā bīstamība vīrietim, un jo Austra tad runāja par hormoniem un arī par fermentiem. Eksistē, teiksim tā, rūķis dūķis labais, ja? Kurš iet pa pasauli un dala kaut ko. Ja? Un viņam, teiksim, ir tā tendence šeit te pielikt 4. ābolu. Ja šeit pieliks 4 ābolus, tas būs vairs testosterons. Tas būs estrogēns. Šo te rūķi pēdiņās, ja, sauc par fermentu. Uz mēles. Tikko bija uz mēles, vienkārši iesprūda kaut kur. Aromatāze. Vairāk sarežģīts nosaukums jums neteikšu, bet šis ir svarīgi, jo ja runājam par pārtiku, jūs uz e-pasta dabūsiet, teiksim, vīriešu ēdienkarti. Tur viss ir par tiem ēdieniem, ko mēs pērkam sociālajā sfērā. Ja? Vienai daļai pārtiks ir krietni šī te fermenta saturs, un, teiksim tā, viena liela daļa, pat ne speciāli. Es pat nerunāju par tiem, kas tiek, teiksim, par lopiem, kas ar sievišķiem hormoniem tiek baroti un par vistām, ja? Bet vienkārši satur fitoestrogēnus. Un vīrietis aizraujoties ar tādām lietām, vienalga šo balansu nojauc. Ja viņš ēd šo te, viņš daļu savējos pārtājas par sievišķo hormonu, ja viņš lieto daudz šādas lietas, ja, tad, atkal tas balanss vienkārši, kā jau Ausra teica, viss ir no balansa atkarīgs. Ja, balans var kausu vienkārši paiet uz citu pusi un vīrietim tā. Bet
Es apstāšos principā laikam pie divām galvenām lietām. Ir vismaz 15 tādi krietni iemesli, kas iedragā testosteronu. Ja? Bet paši būtiskākie un tie, ar ko sastopamies katru dienu, tā ir psiholoģija un tā ir pārtika. Par pārtiku es jau iezīmēju, kur ir visa problēma. Es nesaukšu produktus, ja? Bet kur ir visa problēma. Ja? Teiksim, bet par psiholoģiju tur ir vērts parunāt. Jo, kā jums ir ar mīļotiem vīriešiem? Jums tā, dikti labi. Ir kaut Paši kādi, skaistākie, paši labākie, jā. gan koraļu klubā, gan mājā. Vai pašam skaistākam un labākam vīrietim nav kādreiz vienkārši sagaidot, atverot durvis, kur tu biji? Ir vai nav bijis tāds moments? Kur tu biji āzīti manu, mēs sakam. Vienkārši, kāpēc es tā uzprasīju, ja? Tāpēc, ka tā ir ļoti bieži parādība, kad šādi te uzpras. Un zinātnieku grupa ilgi pētīšos jautājumus tieši kā dažādas psiholoģiskas lietas un dīvainākais, kas izrādījās, šis mūžīgais jautājums, kur tu biji? Ja? Tanī brīdī, kad vīrietis nāk mājās, nostrādājies, cerībā, ka dabūs buču un vakariņas, ja? Viņš saņem, kur tu biji, un viņam testosterons tiek iznīcināts vismaz uz 3 diennatīm ar vienu vārdu. Pārtraukt testosterona sintēzi vispār. Ja? Viens vārds patais vīrieti impotentu uz 3 dienām. Ja viņam kaut kas tur ir bijis vēl saglabājies, ja sieva ir, teiksim, tāda, spējīgi iekurināt jebkuru, no jebkura stāvokļa, tad to visu var vērst par labu. Bet principā tādas tās lietas notiek. Vēl viena lieta, no kā ļoti attiecībā pret, un tas ir pret jebkuru vīrieti, tas ir arī pret bērniem. Ja? Jo arī puikus bērnus tāpat tās regulē, tas pats testosterons. Un jo īpaši, varbūt pieaugušas vīriešas mazāk, lai gan ir kategorijas sieviešu, kas arī to pieprot ļoti. Ļoti pieprot. Arī man ir nācies sastapt tādas. Bet par bērniem šis te moments ir ļoti bieži. Likt sajusties vainīgi. Tad, kad vīrietis, vienalga vai tas ir puika, vai tas ir 60 gadu vecs vīrietis, jūtās vainīgs, jo īpaši nepatiesi vainīgs, ja? Bet viņam jājūtās vainīgs katru minūti pa 25%. Principā 4 minūšu laikā tiek apturēta vispār testosterona sintēze. Kad vēl izraus no tā situācijas ārā un kā to visu nogludinās, un tad kaut kur vēl kaut kas sāksies. Ja? Bet principā, jo testosterons nav tikai stāsts par zonu zem vidukļa. Ja? Testosterons ir viss vīriešu veiktspēja, viņa enerģija, viņa attieksme pret jums, jo īpaši pret sievieti. Tas viss ir tikai no turienes atkarīgs. Ja? Un ja vīrietis, ja sāk novērot, ka vīrietim kaut kur kaut kāda, viņš sāk kļūt nevērīgs. Viņam nolaižās tā kā rokas, viņam tā kā kļūst vienalga, viņš vairs neiecepjās un tur, viņam ir tas vienalga, tāda stāvokļi, tas nozīmē, ka viņam jau ir ne tikai tā, bet viņam ir pamatīga krīze hormonāla. Viņam vienkārši kāds ir noslaucījis tik pamatīgi, ja, šo lauciņu, kad, tas ir jau, teiksim, diezgan pamatīgi. Par pārējo, teiksim, vēl smagāk, teiksim, ir tādi faktori, kas vēl ātrāk par likt vainīgam sajusties. Ja? Ja kliedz uz vīrieti, tad vienā minūtē pa 35%, strīds ar sievas māti minūtē pa 45% samazina.
Strīds ar sievu? Jā. Ja viņam nav pretargumentu, ja viņš nespēja ar saviem argumentiem pārliecināt, arī apmēram ap 40% minūtē krīt šis te moments. Ja? Tā kā jebkura muļķīga situācija strauji pazemina testosterona sintēzi. Ja zaudēt brīvības sajūtu, ja pārāk iegrožo, tas sit ļoti, kā saka, principā jau par visu, par attieksmi, par visu, ja vīrietim vajadzētu ietvot tā pa dzīvi, ja viņam sāk laisties, tad ir jāpadomā, kur ir problēma patiesībā. Un, nu jā, muļķīgi jautājumi arī ārkārtīgi ietekmē šo te pašu lietu. Tas par psiholoģiju maz drusciņu. Tāda. Kas tad paceļ? Ja? Kas paceļ? Jebkurā veidā, ja atbalstu vai, kā saka, paslavē. Ja? Par viņa kaut kādām lietām, tas momentāli rauj uz augšu. Vēl viena lieta, par ko sievietēm ir īpaši padomāt, viņām pat nav vīriešu dēļ kaut kas baigi jāizdara, viņām vienkārši sevis dēļ jāizdara. Un jānostājās vīram blakus, teiksim, ja vīrietim, ja. Tad, kad vīrietis sajūtās lepns par savu dzīves biedru, vai par mīļāko, vai par meitu, vai vienalga, tad viņam ļoti strauji uzreiz šī sintēze pātrinās. Ja, tas viss, mēs nekad tā neaizdomājamies, un ja es nebūtu šitās lietas, teiksim, mēģinājis kaut kā un uzzinājis, es arī droši vien to nezinātu vienkārši, ja, un pat nenojaust, ka manī notiek visādi šitādas lietas, tikai domāt, kāpēc man šodien tas negribās, vai kāpēc es šodien varu kalnus gāzt, ja, bet principā tas viss ir pakārtots šim te. Vīrišķiem hormonam, testosteronam, ja? Un ko tad darīt? Ko darīt? Pareizi ēst. Un par ēšanu, teiksim tā, kad ir, vēl viens moments, kad vīrieši gonko ar mašīnu, jo īpaši, ja blakus sēž sievieti, un kad ļoti skaļi klausās muzika, tas arī ir pirmā pazīme, kad ir ļoti plāni ar testosteronu. Nu, pāriesimies par to lauciņu, ko tad mēs varam. Par pārtiku es saku, jūs nosūtīsim, bet par cik tā pārtika mums tāda ir, kāda ir, tad principā mēs jau saprotam, ka to nevar. Numur 1, tā ir omega, taukskābe. Es jau te pieskāros taukskābēm, tāpēc es neiedziļinošos, bet un daudz. Ja ir problēmas ar to, tad daudz. Vismaz 3-6 kapsulas dienā. Nākamais pēc svarīguma ir cinks. Nav cinka, nav testosterona. Un par cinku, pameklējiet savā tā ir laba atrakcija, pameklēt ikdienas pārtikā cinku. Mums ir ļoti labs monoprodukts. Monoprodukts, ja, cinks, super. Nav dārgs. Un vīrietim tā normāli, ja viņam visi baigā labā kārtībā, viņam vienalga vajag tos 15 mg. Ja viņam kaut kas liekas, ka nav īsti šī ziņā, tad ir divas tabletes. Tas ir piemērs selēns. Vēl viena lieta, kas ir vīrietim diezgan vajadzīga. Nu, un tad aiziet. Tad ir E-vitamīns, kā jau minēju, kas attiecās uz visiem hormoniem, folskābi. To sauc par garstāvokļu vitamīnu. Ja? Tas folskābi, tas ir svarīgi. Nu, tāpatās kalcijs, lecetīns, B-grupa, apmēram tā. Principā, bet svarīgākie ir tas, ko es augšgalā teicu. Ja? Tāpēc patiesībā saudzēsim savus vīriešus. Un vēl viena lieta, jūs varbūt māmiņa te nav, bet vecmāmiņas gan man liekas, kad ir.
Vienu lietu es gribu pateikt, ja jums ir mazbērni, dzimst mazbērni un viss, ja puika nostaigās līdz 3 gadiem pamperos, tā ir vairāk kā 50% bīstamība par to, ka viņš būs neauglīgs uz mūžu un ātri paliks impotents. Elementāra lieta. Pēdējā lieta, ko es pateikšu, bet tā ir svarīga. Tur, tajā vietā, tur arī sintezējās testosterons un tur arī sintezējās spermatozoīdi. Tur temperatūra ir 3 grādus zemāk nekā vispārējā ķermeņa temperatūra. Tā tam ir jābūt. 36 grādi, pār pa 36 grādiem ir nāva spermatozoīdiem. Ilgstoši šādā inkubācijā, kā pamperī, šī temperatūra ir arī tur augstāka. Viņam vienkārši tiek aizlaist postā jau pašā saknē visa viņa vīrietība. Tāpēc puikām pēc iespējas ātrāk pamperus nost. Saudzējiet vīriešus.